Raidījums Drapins, mans sarunbiedrs, Uldis Auguls, zemkopības ministrs. Zemkopība ir ne tikai lopkopība, zemkopība ne tikai graudkopība, zemkopība ne tikai meži, bet zemkopības ministrs atbild arī par zivīm. Par nozveju, par audzināšanu, par zivsaimniecību kā tādu. Izstāst, ja tev būs iespēja nākamās 4 gadus turpināt darbu zemkopības ministrijā, vadīt šo nozaru, ko tu darīsi zivsaimniecības jomā? Jā, zivsaimniecība mums arī tikpat ļoti svarīga nozare. Mums ir mazjūras zvejnieki, mums ir zvejnieki, mums ir tāljūras zvejnieki, kur mēs arī kopējā nozvejojam ļoti lielu apjomu, bet mums ir arī iekšējie ūdeņi. Es esmu bijis vairākās tikšanās Usmas ezerā, kur ir nepieciešams šie mazuļi, šie resursu atjaunošana, lai mēs iekšējā zvejā varam arī būt pietiekoši nodrošināt to, ka mums nevis zivju resursi samazinās, bet mēs mākam viņu arī atjaunot. Līdz ar to šis ir svarīgais jautājums. Protams, mūsu zvejnieki, kas zvejo gan līcī, gan jūrā, ir svarīgi skatīties uz nākotni. Protams, arī šeit gan ir zivsaimniecības un lauksaimniecības ministru sanāksmēs jāaizstāv Latvijas pozīcija, kas tiek ņemta vērā uz zinātniskiem pamatiem attiecībā uz nozveju, jo ir ļoti labas ziņas īstenībā, kad šobrīd nozvejā mums ir pieaugums brētliņām diezgan iespaidīgs, tāpatās arī reņģēm mums ir zivu resursu pieaugums, kur mēs varam atļauties arī lielāku nozveju, par ko šobrīd arī Eiropas Savienībā notiek diskusijas. Un vismaz šobrīd man izskatās, ka mūsu zvejniekiem varētu būt pozitīva ziņa un šīs nozvejas paplašināties, kas ir devis to faktiski rezultātu tur, kur mēs esam varbūt mazliet iepriekšējos gadus piecietuši, bet šobrīd mēs redzam, ka tas resurs ir atjaunojies un tas resurs ir pieaudzis straujāk nekā varbūt tas tika domāts. Līdz ar to šeit, jā, mums ir jāpaļaujās uz zinātniekiem, mums ir jābūt konkurentspējīgiem attiecībā arī pret to pašu Krieviju, jo mēs nedrīkstam balstīt Krieviju tikai ierobežot savus zvejniekus, jo realitātē ierobežot savējos, faktiski mēs atbalstām Krieviju, jo Krieviem nav tāds nozvejas kvotas. Līdz ar to man liekas, ka Eiropas Savienība, Eiropas komisija arī būs saprātīga, balstīsies zinātnē un tomēr mūsu zvejniekiem ļaus arī vairāk zvejot. Es tev pateicos par stāstiem. Savukārt, kurzemnieki, tie, kas dzīvo jūras krastā, tie, kas nodarbojas ar tuvu un tālu zvejniecību, atcerieties, Uldis Auguls, Zezēs saraksts, 1. numurs, domā arī par zvejniecību un nākošajos 4 gados vēl daudz ko jums palīdzēs un atbalstīs.